Neuztraucamies, tikai mieru, treniņš nebūs. Es tikai gribēju uzsākt viļņu šeit, jo es zinu, ka kāds jau gaida tomēr uz treniņus, bet uz vienas rokas skaitām cilvēku droši vien. Tāpēc treniņš man bija, es pat paņēmu GoPro līdzi, īstenībā reāli gribēju uzfilmēt. Bija sataisies normāli treniņu filmēt, bet kaut kā nonāca lejā, sāk trenēties un kaut kā, nezinu, vienkārši nebija filmējamies un viss, un sit kaut nos, un nebija filmējamies un cauri. Tāpēc es beigās tā arī neko neuzfilmēju, tā GoPro te nostāvēju un visu, bet, principā, jā, treniņš bija pirmo reizi par nedēļu. Kaut kā galīgi švaki tiem treniņiem pēdējā laikā iet, jo, reāli tā sanāca, tiem darbiem ir tā, ka sanāk šad un tad palikt mašīnā, un tad, kad tu tiec mājās, tad pulkstenis jau ir 8, 9, un man nav redzējuši pāris dienas, un kāds vairs tur treniņš. Un sanāk tā, ka arī es te kaut kādu laiku atpakaļ no rītiem sāku trenēties, tā kā ātrāk piecēlos, jā, tur cēlos 4, pus 5, gāju trenēties no 6 līdz 7. Bet tagad ir tā, ka arī tur man mazais, ka es ceļos, tad arī man lielākais puika mostās augšā no tā, ka es tur taisos, un es atkal vairāk netieku nekur trenēties no rīta. Tā kā, galīgi kaut kā nav tiem treniņiem, tagad es nezinu, būs kaut kas jāizdomā, kaut kas jāsakārto. Savādāk šitā te nevar vienreiz nedēļā, galīgi nav ģēma. Protams, spējums arī superīgi jūties, bet, kaut kas būs jāizdomā, kaut kas savādāk jāpakārto. Bet davai, kas tad man te galvā ir? Man te galvā ir keipons jokaidie ārā. Ir sākusies keipona sezona, pavasarīts ārā, tūlīt iziesim ārā, sākumā aiziesim līdz garāžai. Ir sācies keipona sezona, pavasarīts maziņš. Un sniegs lēnām, tik silts jau vēl nav, bet sniegs lēnām kūs nospasties. Te vēl ir kaut kādi lēdus pleķīši palikuši, bet viss ir tādos vienos dubļos, ka pilnīgi riep, te bez gumpaļiem vispār nav ko darīt ārā. Bet principā šitais viģiks ir tāds maziņš, kaut kā tiem viģikiem arī tā retāk patreiz iet, un kā jau es teicu, būs vasara, sāksies visādāk darbi pagām, tad arī tie viģiki vairāk būs, arī mocs kāds gabals tiks izbraukts. Bet pagaidām, jā, tā ir kā ir. Principā viģīgs tāds maziņš updateņš par to, kas notiek, kas nenotiek, kas jauns, kas bijis, kas vēl būs un tā tālāk. Principā ir tā, ka man te garāžā viss ir slapš, jā, un slapš ir tāpēc, ka man līs no griestiem šur un tur un šur līs iekšā, jo augšā, to arī uzkāpsim augšā, es pielikšu trepes, uzlikšu spauzīt, uzkāpsim augšā, jo tur tai terasai viss tas ruberoids ir vecs. Tas arī būs viens no pirmajiem darbiem, tiks uzliks jauns rubiks un normāli terases dēļ, grīdiņi un ritīgi viss smuks sataisīs. Bet ne pa to, jā, mašīna saremontēta, mašīna sataisīta. Davai atstutēsim bišķi telefonu, lai man nav jātur visu laiku. Mašīna ir sataisīta, tiltu nomainīju, tiltu atradu pa 193 eirikiem. Kaut kādā mājaslapā autodaļas.lv vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, 193 plus var piegāda kaut kādu 11 plus mīnus. Kaut kādu bišķi pār 2 sotakiem sanāca. Es domāju, ka diezgan pa normālu ciparu. Tas jau atnāca, to džeki nomainīja. Tur vēl kaut kāds sūdiņš šur un tur nomainīja. Principā, jā, tas tilts bišķi pār 2 sotakiem. Tad stikls, jā, bija kaut kāds 140. Un tad tur vēl kaut kādās detaļās apakšā vajadzēja, tur vēl kaut kāda 80-90 eirika aizgāja, un tur plus darbs, tā kā. Principā autiņš ir sataisīts, jāuzstājas tikai savirza, un jā, un prom uz skati atkal, tad jau tas būs atkal cits viģiks, ka iesim skati otro reizi. Bet jā, principā tā, tas ir viens no jaunumiem, ka autiņš ir sataisīts, un gatavs iet skati. Kas tad vēl? Vēl ir tas, ka šodien būs jāpamēģina jāpiekurbulē šitais te motocikleits. 100 gadi nav kustināts, varbūt jāaiziet viens aplīts apkārt rajonam, jāizbrauc. Bet davai, uztaisīšu pauzīt, uziesim augšā uz loģiju. Ejam augšā. Rekur, redzi, viss šitais te, viss tagad kūst. Un protams, viss sūcās cauri un līdz tiekšā mājā. Rekur, šitais te viss tiks jauns rubiks uzlikts, jā, uzkausēts, un tad pa virsu terases, šitie te zin, tie terases dēlīši būs jāsačinī, jāuztais ir tik kārtīgi terases šitie te dēļi, ļoti iespējams, ka būs jānomaina, vai arī jānokrāso, jāpaskatās kādā stāvoklī viņi ir.
it kā ir izpūši nav, bet, nu par to vēl jāizdomā. Protams, viss šitais te miskast, šitais te sūda variants, reāli no ārpuses pēc bomžatņika izskatās. Viss šitais te tiks jaukts nost, bet vienkārši viņi neaiztīka, tāpēc, ka nebija līdz tam, un arī ziemā, zin kā, un lieti, un vēji, un sniegi, lai te viss nenāk te iekšā pie šitām te durvīm. Un šitais ir vēl viens, kas tiks izdarīts, tiks nomainīts šitās te durvis, ielikts, nu, normāls šitās te pakešnieku durvis iekšā un balkonu durvis. Jo te tagad nevar nemaz staigāt uz viesistabu, jo tur man ir iepakots ar vatēm, ar akmens vati, no kuras liela jēga tāpatās nav, tāpēc viss šitais sūc ārā. Iekšā pakešnieku durvis, un jā, un tad sāksies te šitais arī būs viena no lietiņām, kas tiks uztaisīt šovas ar smuku terasīt. Es tik vēl nevaru izdomāt, vai taisīt visai terasei jumtu virsū, nu, tur, zinu, stābi pa stūriem un teras visam jumtiņam, vai šito terasu atstāt tādu, kā viņi ir, vienkārši, lai var iznākt pasauļoties ārā, un jumtiņu taisīt tā, kā tur pat reiz ir, redzi? Tikai, nu, protams, visu smuku jaunu un tā tālāk. Un šeit varbūt šitos, es skatījos Facebookā, kaut kur izmetāsiet tie PVC kaut kādi aizskari lapenēm tādi caurspīdīgi, tādi reāli smukti. Viņš čik aizkniedē un tev reāli tikai sienas tāds plastikā. Tas tāds baigi foršs variants, jā. Nu, ritīgi smuku uztaisīsim. Un tad jau, protams, arī dārza darbi sāksies. Dārza darbi, reku siltumnīciņu ir doma tuvākajā laikā ieķert, un tagad sāks zemi atmīkstēt. Būs tās siltumnīca vecā jāizrauj ārā, varbūt pat šodien jāpamēģina. Tramplīns atpakaļ jāuzliek, un teras jātājas. Terasīt arī plāniņš tur, nereku tieši tur, kur tas galds ir, tur arī plāniņš ir teras taisīt. Es vēl neesmu izdomājis, cik garu, bet principā būs jāiebetonē kaut kādu tur 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaut kādu 6 stabi varbūt. Tad jātais grīda, tur sienas, tur tā, visāk tāda ritīgi tāda smuka. Es vēl nezinu, nevar izdomāt, kādu jumtiņu taisīt viņai, vai taisīt tādu vienveidīgo slīpo uz leju, vai tādu, tā kā mājiņai, tādu jumtu, saprot? Tas vēl jāizdomā, jāizpīpē. Un tad, protams, arī būs tur ār dušiņi jātājas, un tas 50 litrīgais bačuks jānopērk, un jāuztājas pa smuko visu, un tā tālāk. Jā, tā kā sāksies pavasara visādāk darbiņi, un ņemšanās nevar sagaidīt, jā. Tagad jau uzreiz foršāk tās garīgais, ja putniņi, čivini, jau viss sniegs sāk nokust. Es ļoti ceru, ka neuznāks atkal tie riebīgie sniegi un sāli, bet, nu, kas to lai zina, viss vēl var būt, zin kā, vēl ir tikai februāra beigas. Tā kā tā, jā, ir svētdiena, bišķiņi atpūšamies, pačilojam, patrenējos, tagad jāaiziet ārā ar sīci, jāpabraukā bišķi kvadraciklu, varbūt ar īčuku, jāizbrauc līkums, jāpieburbulē mocīts. Šeit kārtība es vēl pagaidām netaisos ieviest, to tad, ka būs silts un foršs un omulīgs. Bet, nu jā, tā kaut kā rīt uz darbu, vēl nezinu, kas jādara, jo ir atkusnes, visiem zemes ceļiem, visur ir zīmes tagad priekšā, braukt nekur nedrīkst. Es tā dzirdēju, ka darbā būs, nu, vismaz būs pa plačiem jābraukā, nu, tur kaut kur no vienas ostas uz otru, uz kaut kādu finieru jāvadā turp šurp pa Rīgu vai kā. Jo, principā, nekur nevarēs tikt iekšā, te tur krautuvēs, visur ir ciet, visur ir mīksts, visas zemes ceļā, vieglo jau braucot, tur reāli nēsā un spolē un grimst iekšā, kur nu vēl smago. Tā kā redzēs, kas mums tur darbā notiks. Nu tā, kaut kāds maziņš update vidiks. Es nezinu, es ļoti iespējams, ka paņemšu kameru GoPro līdzi uz darbu rīt un sākšu jaunu kokudēju vidīku, nedēļas garumā kaut ko pafilmēšu, un tad uz nākošām brīvdienām samontēšu un ielikšu. Tā, lai vismaz, zin kā, reizi tur pa 2 nedēļām ir viens kokudēju vidīgs, un tad pa starpā atkal kaut kāda savādāk vidīgi. Es pat nezinu, ko vēl kaut kas galvā bija doma kādu, kaut ko pastāstīt, bet pagaidām droši vien, ka pietiks tās mazais update'iņš, un viss, jā. Labi, es domāju, ka pagaidām pietiks. Gatavosimies rītdienai, atpūtīsies bišķi.
Un tad 5, 4, 3, 2, 1 un 10 minūtes būs novilkts vidikam. Labi, davai, tiekās nākošajā vidikā. Čau!